Vesels 5 gadus bija Grobiņas galvenais treneris, bija gan nākotnes līgā, gan arī virslīgā otro sezonu ar komandu. Tomēr vairs pietiekami labi sevi ir apliecinājis pēdējās spēlēs, un tāpat arī jāizceļ Emīla Evelona. Sadīku Salē ļoti īsts soliņš Oskaram Kļavam, tikai 6 nomināli laukuma spēlētāji ir pieejami uz maiņu. No prombūtnēm varam Denisu Halatu izcelt, lai gan jau kopš aprīļa nespēlē šis Ukrainis un ir smagu savainojumu guvis, tāpat arī ārpus pieteikumu ir Aleksejs Greznovs un arī Ralfs Džeriņš pasteidzās šoreiz. Meta izspēlējot bumbu no laukuma centra. Bet izskatās, ka nebūs ilgi jāgaida. Un jā, 31. kārtas spēle starp Metu un Grobiņu ir Grobiņai. Tomēr jāsaka, tagad rudenī grūti daudzām spēlēm paredzēt iznākumu un šāviens no soda laukuma robežas. Tas bija Molotkovs arī sezonas turpinājumā, bet jā, varam teikt, ka tādas pirmās 5 minūtes vairāk uzbruka Meta, bet šobrīd jau iniciatīva vairākas minūtes ir Grobiņai. Bumba lido garām un Puzirevskis pret savu bijušo komandu varēja izcelties. Jāatzīmē, ka Arķoms pagājušajā sezonā oktobrī vārds arī gana principiālā cīņā, kur arī vēl nebija viss skaidrs par to, kura komanda lido ārā, kura paliek, bet te atkal, ja pareizi atceros izskaņā, palīdzēja viņš Spartakam noturēties virslīgā. Centrējums, Puzirevskis atkal iespēja Arķomam gūt vārtus. 5 mačos Grobiņai ar to būtu pietiekami sezonas atlikušajā daļā, lai paliktu, bet ir jāsāk krāt jau šodien. Un tagad labs uzbrukums veidojās. Maksims Sidorovs no distances sitiens garām vārtiem Maksimam. Un vēl viens sitiens, tagad jau vairāk sitienu ar viesiem. Sadursme laukuma centrā, viss noteikumu robežās Ivulāns. Turpat sadarbojas ar Rēķi. Rēķis centās atgriezt atpakaļ bumbu Ivulānam. Tālāk jau centrējums sako uz tālo stabu un Frenks Dāvids Orols. Arī šādi paradoksi Jūrmalā pēdējos gados. Rēķis apspēlē Čambu, Rēķis ieskrien soda laukumā, Kristofers kritiens un rāda uz 11 metru atzīme Vasilijs Mortatenko. Atgādināšu, ka 3 kārtas pirms tam uz soliņa bija šis leģionārs. Šoreiz kontakts var būt neliels, jā, bet viņš bija un zaudē līdzsvaru Rēķis. Uz saviem vārtiem 11 metru soda sitieni. Tagad gan mēs redzēsim Markusu Ivulānu un viņa darbību. 11 metru soda sitiens pret Orols sitiens un Orols izglāba atkal, jāsaka. Ne pirmo reizi pret Rīga, pret Audu viņš vilka. Raščevskis un Puzirevskis bija, skatāmies atkārtojumā, lieliski norēģē. Un Molotkovu noteikti arī varam izcelt kā vienu no tādiem talantīgākajiem jaunās paudzes malējiem aizsargiem, kurš arī uzbrukumā spēja lielu tādu pievienoto vērtību dot. Dudu, viņa centrējums šoreiz bez adresāta sanāk no kreisā flanga un Molotkovs piespēlē Ivulānam. Ivulāns ātrumā cenšas apspēlēt, šoreiz nolasa viņu Sidorovs. Sidorovs jau tālāk centrē bumbu un 1-0 kļūst rezultāts. Ahapovs. Atkal viņš iesut tāpat kā Daugavpilī Ukraiņu papildinājums šajā rudenī. Un var teikt, rudenī arī punktu skaita, pateicoties viņam Grobiņas komanda iespēle no labās malas. Maksims Sidorovs izcili tur nospēlēja pret Ivulānu. Atrada Ahapovu vārtu priekšā un lūk šis uzbrucējs ar gūto vārtu garšu. Pirmā jau atguvis tādās grūtās epizodēs bumbu priekš savas komandas, un arī nevajag aizmirst viņa ieguldījumu. Gūties vārtos Puzirevskis no asa leņķa, tur visu paspēja nosegt Sorokins, tagad Bareviks siti vai piespēlē, laikam jau siti tomēr, bet neaizsniedzās Puzirevskis. Līdz ar to Rēķis izlaidīs maču pret RFS. Par to, ka pārāk skaļi šeit bļāva galvenā tiesaša virzienā un vairāk silps no Vasilija Mortatenko. Un tās pēdējās silpas nozīmē, ka pirmais puslaiks ir noslēdzies, bet joprojām Krotnis ir uz zāliena. Otrais puslaiks šeit Jūrmalā. Meta un šoreiz Dudu lieliski pārtver bumbu un tālāk jau kreisajā flangā Puzirevskis, Sorokins atvaira sitienu no tuvas distances, kārtējs atvairījums Alvim šodienas spēlē. Ko darīt un ko nedrīkst darīt.
tik augstas cenas un vērtības mačā. Dudu kreisajā flangā. Šeit Sidorovs atkal pieslēdz, atkal sitiet šo distances un noķer bumbu Sorokins. Turpat ir Bangurā. Sēlgojas pats futbolu, tomēr nav spēlējis vairākus mēnešus. Te Lieliski iespēles moments un garām vārtiem sitiets. Bangurā, lūk, beidzot metas lielā iespēja un Bangurā to neizmanto. Palūkosimies, kas to izdarīja Kamarā. Tādā pusapgriezienā un, jā, nu, centimetri šoreiz pietrūka. Molotkovs iespēlē sodu laukumā, vārtu priekšā sitiets ar galu garām vārtiem Sadīgs Salē. Sidorovam. Un tas arī viss. Un tas arī viss. Nepaspēja vairs neko meta izdarīt. Grobiņa uzvar. Grobiņa izcīna ārkārtīgi svarīgu uzvaru un pamet pēdējo vietu turnīra tabulā. 1-0 Hapaus un Oskars Kļava virslīgā.